paldies Dievam, mēs esam Saeimā pozīcijā, lai daudz jautājums un daudz likumdošanas projektus mainītu šobrīd un diezgan aktīvi. Un tas atkarīgs, protams, no mūsu Saeimas deputātiem. Un jau šobrīd var mainīt daudz jautājumus, lai varbūt nerastos līdzīgas, lai nebūtu līdzīgas situācijas ar Rīgas piederošiem SIA dibinātiem SIA valdē, ieliekot bez konkursiem cilvēkus un tā tālāk. Līdz pat es domāju, ka būtu diezgan svētīgi redzot, kā Rīgas mērs strādā, ka tomēr jaunības cents droši vien arī būtu vēlams uz mēra posteni tā kā prezidentam. Cik viņam ir? Mēram? 30, es nezinu, 35, 36. Nu, tu arī esi. Labi. Jebkurā gadījumā mēs kvalificējamies, mēs varam. Okay. Tieši tā. Kas arī bija jāpierāda? Katru dienu jau vai atbilstoši kā kur ģimeni, bet mēs tos savus atkritumus iznesam. Un tā ir lieta, ko visi saskarās. Izņemot tos, kas met kaut kur viņas, nezinu ko. Lūk, un jautājums ir un parādījās tēma, ka kaut kā tur ir, tur tā kā pašvaldības uzņēmums Getliņi, tur tagad tā kā ies tirgu iekšā. Izsakot tā atvainojos par stulbu kalambūru, bet atkal tā sajūta, ka atkrituma biznesa Rīgā smird. Būtu dīvaini, ja viņš mažot, bet labi. Kas tur notiekās ar atkritumiem? Pirmais jautājums, kas man rodas, un es gaidu, protams, atbildi par to, kāpēc, ja Rīgas budžetā ir tādas problēmas, ja tik katastrofāli pietrūks nauda, nereizi Rīgas doma kā 95, jeb cik tur procentu īpašnieks nav paprasījis vismaz dažus miljonus peļņu no Getliņiem. Nereizi. Var teikt, ka Getliņi iegulda attīstībā un tā tālāk. Tad ir jautājums, kāpēc, tad, kad Getliņi vienojās ar valsts kontroli, ka droši vien sekos un ievēros tos aizrādījumus, kas nākuši no valsts kontrolas, tomēr pēdējā brīdī izdomā un pagarina neizdevīgo līgumu, tādā veidā laužot jebkādu norunu ar valsts kontroli. Kur līgumu? Līgumu ar Ekodoktrīnu kompāniju. Un šobrīd faktiski situācija ir tāda, ka nenovēršot daudzus jautājumus, rodas pretruns ar Eiropas Savienības direktīvām par atkritumiem, tai pašā laikā radot iespēju ne to labāko priekš pilsētas, ja faktiski uzspiežot vajadzību, kad bez mazvai būs jārada vēl viens poligons, kas Rīgai nav vajadzīgs attiecībā uz atkritumiem, kas paliek pāri. Jo esošais līgums, es teiksim, līguma detaļas šobrīd nekomentēšu, ja? Bet esošais līgums paredz to, kad Ekodoktrīnai tiek visi tie, teiksim tā, atkritumi, kurus pārstrādājot var vēl kaut kādu sauso atlikumu, jeb labumu dabūt. Savukārt viss pārējais tiek atdots un paliek Getliņiem noglabāšanai. Rītā man ir iespēja braukt uz Getliņiem, man uzaicināja uz vietas apskatīties. Acīm redzot, būs kaut kāds mans plašāks komentārs arī presē. Paklausies, runāt par vešanu un izgāšanu. Tu pats esi rīdznieks, par Valdemāru ielu. Jā. Es pieļauju, ka ir entie cilvēki, kas tas ļoti daudz rīdznieks interesē par to izvešanu. Respektīvi, tev kā jo tu neesi vienkāršais pilsonis, kurš kaut ko spriež, skaita mašīnu, cik aizbrauc. Tev viss sajūta, spēja saprast, vai tās naudas summas, kas tiek pieteiktas, kā iztērētas sniega izvešanai. Un tas viss process ir kaut cik jēdzīgs. Protams, ka mēs katrs vadamies tikai no savas empiriskās pieredzes. Mēs sakām, viens tur atkal ir sasniegts, tur nekas netiek vests. Tu droši vien braukā un vienkārši tur pa tukšo. Tā. Protams, kritizēt visvienkāršāk, bet vienalga tev kvalificēt ir spēja, saprotams, cik tas viss noticis. Viss nauda iztērēt jau sociāls. Tas ir apmēram tā, kā savulaik, neatceros, kurš to teica, arī no satiksmes
man liekas, departamenti vai komitejas, kad viens no labākajiem biznesiem ir teiksim, asfalta klāšana un ceļu būvēšana, jo tas kontrolas mehānisms, diemžēl, nav tik perfekts, lai saprastu, cik daudz smilts un viss pārējais sastāvs tiek ieguldīts. Tā pašā laikā līdzīgi var būt arī ar sniega izvešanu un noglabāšanu, jeb izkraušanu. Ja? Teiksim, viena lieta, kāds apjoms tiek pieņemts, otra lieta, kāds apjoms tiek nogādāts un noglabāts un tā tālāk. Runājot par atkritumiem, protams, šī brīža ģeniālā ideja, kas faktiski ir arī pretrunā ar zināmiem likuma punktiem, vēlēšanos Getliņiem pašiem veikt šo te atkritumu savākšanu. Ja? Kas principā no uzņēmēja darbības viedokļa, jebkurš gribētu paņemt monopolu Rīgā, no iedzīvotāju viedokļa, es domāju, ka neticu, ka iedzīvotājs būs ieguvējs, jo argumentēt, ka ja pašvaldība pati to dara un tas ir lētāk nekā privātais, diemžēl visu laiku ir liecinājis pretēji. Līdz ar to ienākot un paliekot Rīgā vienam atkritumu savācējam būs viena cena, kuru rīdzinieks gribi ņem, negribi neņem, ja? Bet tāpat tas tev tā cena būs. Un, protams, tas no monopola stāvokļa, no tirgus kropļošanas arī pilnīgi ir pretrunā. Jo tas, kurš kontrolē teiksim, Rīgas atkritumus, jā, nav pārvaldes, ja mēs nerunājam tur par privātiem atkritumiem, kas ir tur lielveikali vai privāti uzņēmēji vai privātās mājas. Ja? Bet Rīga tomēr sastāv ļoti lielu skaitu šīs te municipālās, jeb pārvalžu mājas, tad faktiski tas spēlētājs arī var sākt audzēt muskuļus, lai pēc tam arī Latvijā parādītu, kas viņš ir. Klausies, bet spriežot pēc tā, ka tu aizšļūts no atbildes, es vienkārši saprotu to, ka par to sniegu jums nav nekādas latviski sakot poņas. Tādā nozīmē, ka mums ir kaut kāda izējas dati, ka kas tur kubikmetrs maksā, cik tur latus, ko, protams, puses sāk uzreiz kliegt, un tad, kad viņi ir gatavi uz puslētāk, viņi sāka izvest. Bet tas ir viss īstenībā. Patiesībā sakot, tev ir liela taisnība, jo tam mehānismam, kurš atskaišu veidā ir tik izvedām, man ticības nav. Tai cenai, pa kuru izved, man ticības nav. Zemnieki nākuši talkā palīdzējuši. Neticu tai sistēmai, kad pat tie, kas dara bez atlīdzības, palīdz pilsētai, kad kāds cits apakšuzņēmējs, kuram ir līgums ar satiksmes departamentu, nepieskaita to kā savējo, uzstādot to kā apmaksājamo vienību. Zemnieki it kā pa kaut kādu naudu strādā, tikai cita lieta, ka viņa cena bija krietni zemāk nekā tas pieteiktais. Labi, skaidrs. Tu tā kā kritiski izteicies par stāstu, ka vienots atkrituma izvedējs pilsētā līdzīgi ir, protams, ar to, ka ne visi privātās mājas ir nama pārvaldes un tā. Tagad būs vienota nama pārvalde pilsētā, es domāju, no pašvaldību mājām. Jā, un patiesībā sakot, diezgan neveiksmīgi priekš viņiem pašiem, viņi paši jūtas nelaimīgi, ka to izdarīja šajā sezonā, viņam to vajadzēja darīt pavasarī. Es baidos, ka būs ļoti lieli izdevumi un nav man nojausmas, no kurienes viņi ņems līdzekļus, lai visiem tiem, kam aplūduši pēdējo stāvu dzīvokļi, kompensētu, ja veiktu remontdarbus. Kurš tev teica, kas tu esi darīt? Vismaz tie pieņemšanas nodošanas akti, par kuriem es zinu, un tās aktivitātes, kuras arī manis iniciēti veic pilsoņi, tur vienošanās ir. Okay. Jā. Labi. Un tas būtu tikai, man liekas, loģiski, jo pretējā gadījumā, ja sāksies viena tiesvedība, kuru visticamāk varētu vinnēt, tad būs lavīna veida un tad būs vēl lielāks ziepes. Līdz ar to esošai nama pārvaldei būtu loģiski bez trokšņiem, bez nekā piekrist un veikt remonta darbus. Par nama pārvaldes darbību jau esmu pašā sākumā šo ideju atbalstījis, jo, kā jau es, man liekas, arī šeit studijā teicu, jo lielāks kolhos, jo lielākas ziepes savārīs, jo ātrāk namu, jeb dzīvokļu īpašnieki sapratīs to, kad jādibina savu biedrību, un jāizvēlās pašam savus apsaimniekotājus. Rīgas domes funkcijā nav
jāveic šī te apsaimniekošana mājās, sevišķi tajās mājās, kurās ir šie privātie dzīvokļi. Līdz ar to es šo ideju atbalstu un turu īkšķus, lai viņiem izdodās. Labi, pēdējais jautājums ir politisks dabas jautājums. Redz, kā ir pagājis kaut kādi pāris mēneši kopš Saeimas vēlēšanām un attiecīgi Šlesera kunga ietekme Latvijas mēroga politikā ir mazinājusies. Vicemērs arī viņš vairs nav. Ir reāli, no opozīcijas viedokļa skatoties, ir kaut kas izmainījies. Respektīvi, piemēram, tagad tikai Saskaņa spēlē pirmo violu un, teiksim, Šlesera cilvēki ir izstumti. Vai kaut kā savādāk? Tam, kā Ainars ir, kā teikt, drusku atbīdīts, tas kaut ko ir mainījis? Zini, ja man jāizvēlās šobrīd, pieņemsim, Ainārs vai Nils, es, kurš vienmēr ir bijis kritisks pret Šleseru, es, kurš daudz esmu kritizējis viņu, zini, tad, kad viņš tomēr, teiksim tā, neformāli vadīja Rīgas domi, vismaz tika iezīmēti punkti, uz kuriem ar jebkādiem mērķiem buldozers, kurā virzienā brauks, bet pārējais kaut kā vai nu risinājās, vai nu vismaz netika aiztikts. Šobrīd izskatās, ka Saskaņas centrs beidzot ir iemācījies, jeb sajūtis naudas garšu Rīgas domē. Šobrīd viņiem vairs nav ne no kā bail, jo tomēr respekts par Šleseru arī viņiem bija, un viņi neatļāvās tādas cūcības, jeb tādus visādus stulbus izgājienus. Šobrīd šie puiši riktīgi rullē. Šobrīd viņi ir zirgā, un ja tā turpināsies, un ja nekas nemainīsies, tad es baidos, kad uz vinnētājs nākošajās pašvaldību vēlēšanās Rīgu varētu saņemt bez maz vai kā tukšu čaulu. Tā. Asals buldozers atpakaļ. Tādā ziņā Ainārs vismaz bija prognozējams, un ja viņš pateica A, tad faktiski viss notika. Šobrīd Rīgas domē daudzās lietās vispār nav kontrolas. Rīgas mērs saka, ka nemaksās nekādā gadījumā par dārgo slidotavu. Beigās tavu kolēģi Ilze Nagla parāda papīru, es atvainojos, kur jau ir samaksāts. Ja? Tātad tur tagad beidzot visi mazie šakālīši ir sajūtuši asins garšu, un tagad skrien un šiverē un tik taisa bīd visādas projektiņas. Nē, godīgi, ka tā nav varētu būt. Diagnoze varētu samērā precīzi. Labi, tā kā mums kononāls sindroms nav vēl iestājies, tad pēc kāda laika aicināšu atkal. Paldies, ka atnāci. Atgādīju mums šodienas studijas viesis, Rīgas domas deputāts Vienotības frakcijā Jānis Mārtiņš Škuja.